augstēšanās Jā. Principā aptiekā es esmu diezgan biežs viesis, jo mums ir 2 bērni ģimenē, maziņi, un tad bērniem eju gan pēc zālēm, gan arī sieviešu paņem zāles. Iedzīvotājiem interesē zāļu sniegtais rezultāts. Tālāk jau ir par zāļu kvalitāti, vai tās ir drošas zāles, vai zāles ir pārbaudītas. Latvijā un citās Eiropas Savienības dalībvalstīs ir vienoti augsti standarti zāļu un medicīnisko ierīču izpētei, ražošanai un piegādēm. Latvija darbojas vienotā Eiropas Savienības zāļu uzraudzības sistēmā. Mēs uzraugam visu izplatīšanas ciklu un arī visā zāļu dzīves cikla laikā. Mēs uzraugam zāļu blakus parādību ietekmi uz cilvēku. Eiropas Savienībā un tajā skaitā arī Latvijā, protams, ir vieni no visstingrākajiem standartiem attiecībā uz zāļu kvalitāti, efektivitāti un drošumu. Un tas nozīmē, ka pacients, kurš iet un iegādājas zāles aptiekā vai saņem ārstniecības iestādē mūsu valstī, var būt drošs, ka šīs zāles ir atbilstošas, ir drošas un efektīvas un atbilstošas mūsdienu prasībām. Līdz ar dalību Eiropas Savienībā Latvijas speciālisti piedalās zāļu novērtēšanā Eiropas zāļu aģentūrā, un tas ir būtisks ieguldījums pārbaudītu zāļu nonākšanā pie Latvijas pacientiem. Latvijas zāļu verifikācijas organizācija dibināta tikai ar vienu noteiktu mērķi, un šis mērķis ir zāļu verifikācijas sistēmas izveide Latvijā un uzturēšana. Šādas pašas organizācijas ir arī citās Eiropas valstīs, un arī Briselē, kur ir centrālais Eiropas hubs, kur zāļu ražotāji augšuplādē informāciju par zālēm. Mēs strādājam pēc vienota principa, tātad ražotājs aprīko zāles ar šiem kodiem, un viņš šo informāciju augšuplādē centrālajā datu bāzē. Tālāk, katrā Latvijā, mums ir 1200 gala lietotāji, kas ir aptiekas, slimnīcas, ārstniecības iestādes, zāļu lieltirgotavas. Viņi pieslēdzās pie Latvijas zāļu verifikācijas sistēmas, un viņi skenējot ar skeneri šo kodu salīdzina pret šo datu bāzi, vai tās ir tās pašas zāles. Tajā brīdī, kad zāles tiek izsniegts aptiekā, šis kods tiek dzēsts. Dzēsts tādā nozīmē, ka ja vēlreiz kāds atnāk ar tādu pašu kodu, sistēma ģenerē trauksmes paziņojumu un sākās izmeklēšana. Latvijā sadarbībā ar citām Eiropas Savienības dalībvalstīm tiek veidots efektīvāks farmācijas regulējums. Šajos 20 gados, kā pirmais ir jāmin kvalitatīvi un droši medikamenti, kā arī pilnveidota, iesākta farmakovigilances, jeb zāļu blakusparādību uzraudzība un notiek zāļu lietošanas uzraudzība, kas ir apstāklis tālākai drošu zāļu pieejamībai. Otrs ir, protams, pateicoties augstāka līmeņa ārstniecībai un arī diagnostikas metodēm, daudz precīzāk var identificēt no ārsta puses, kādas zāles ir vajadzīgas, un tātad farmaceita uzdevums ir šīs zāles sagādāt. Tas ir nozīmīgs apstākļus, zināt, ko darīt brīžos, ja, nacionālajā valstī kāds medikaments nav pieejams, kur to dabūt, kādā laikā, lai pacients savas zāles saņemtu. Un trešais apstākļus visu laiku tiek uzraudzīts, kā šīs zāles darbojās. Pacientam ir iespēja konsultēties par blaknēm vai par kādiem citiem jautājumiem gan pie farmaceita, gan pie ārsta. Tā kā katrā ziņā viss ārstniecības process, iesaistoties farmaceitiskajai aprūpē, ir kļuvis pacientam drošāks.